Kļaviņa ir lībiete, vietējais cilvēks, kas šeit ir dzimusi, augusi un visu savu mūžu nav vairījusies runāt līvu valodā, neaizmirsa to, mācīja arī citiem šo valodu un stāstīja ciemiņiem, kas arī padomu laikā atbrauca uz šo līvu krastu, gan par savu dzimto Vaidas ciemu, gan vispār par līvu sabiedrību kopienu. Viņa krāja mantas, viņa piedalījās arī Mazirbē līvu kultūras tādā muzeja atklāšanā 1977. gadā. Šo muzeju atklāja šeit pat blakus esošās toreiz arī skolas vecajā klētī. To muzeju sauca par Randāli. Un es biju jauna skolotāja un biju šajā atklāšanā. Jā, tas bija tāds pārsteigums, tā es pirmo reizi tā īsti sapratu, cik tie līvi ir bagāti, kāda viņiem ir bijusi saudabīga kultūra. Un pirmo reizi es sāku saprast, ka latvieši varbūt pat pārāk aktīvi ir mēģinājuši līvus iepludināt savā vidū un atņemdami viņiem ne tikai dzīves telpu, bet arī daudz ko citu. Pirms daudziem gadiem varēja nopirkt, un es domāju, ka kaut kur Rozes grāmatnīcā arī vēl tagad ir nopērkams šāds interesants izdevums, kuru Neputns, kā šeit ir rakstīts, un Līvu kultūras biedrība kopīgi izdeva. Lūk, šī saitīte ir līvu karoga krāsās, un šis izdevums stāsta par lībiešu dzīvi. Pasakains, kultūra vēsturisks izdevums, jo šajā te vienkāršajā uz vienkārša kartona sastiprinātās fotogrāfiju kopijās no pirms Otrā pasaules kara šī Līvu krasta iedzīvotāju sadzīves. Šādu krājumu izveidoja toreiz 30. gados vietējais Pizes skolotājs Līvs Pēteris Dambergs kopā ar saviem skolas bērniem. Reku viņš ir redzams, Pēteris Dambergs, kurš visu mūžu, arī jaunībā sākot strādāt par pedagogu, rosināja skolas bērnus fiksēt, pierakstīt sakāvvārdus, teikas, pasakas, dziedāt līvu dziesmas. Un lūk, šajā te krājumā viņa un viņa skolēnu vākums ir apkopots. Te mēs redzam, kāds izskatījās līvu tautas tērps. Līvu vīri ikdienā nēsāja īsos svārkus, garos svārkus tikai īpaši svinīgos brīžos. Redzams ir arī, kā Mazirbē pienāk mazbānītis un daudz interesantu attēlu šeit ir šajā krājumā apkopots. Tā kā paldies, nekā tāda skaistāka, vērtīgāka līdz šim par šo ļoti necilo izdevumu nav pieejams. Pie tam 3 valodās. Katrs var iepazīties, izlasīt arī tur tos komentārus visām tām bildēm, kas tur ir iekļautas. Un atcerēties Pēteri Dambergu, ar kuru man arī bija tā personīgā laime iepazīties. Man personīgs stāsts šajā pašā Mazirbes Līvu tautas muzeja atklāšanas reizē 1977. gadā. Padomājiet, cik sen. Mēs to ēku redzēsim, kur tas muzejs bija ar nosaukumu Randāli. Pēteris Dambergs, Paulīna Kļaviņa un daudzi citi līvi. Un Pēteris Dambergs ir tāda jauna, tikko augstskolu beigusi vēsturniece un tikko arī apprecējusies. Ar viņu iepazīstos visu dienu, mēs tā kopā par daudz ko runājām, un viņš man saka tā: meita, tad, kad tev piedzims dēls, nosauc viņu skaistā Līvu vārdā. Jā, un es jau solīju, ka es nosaukšu, jo vārds ir ļoti skaists un pilnīgi nedzirdēts vairs. Un šis vārds ir Laimns.
Laints, N-T-S, Laints. Dagnijai Zigmontei ir šis vārds saglabāts romānā Laintu lāsts. Jā. Bet Laints līvu valodā ir vilnis. Jā, un kādreiz Līvi lika saviem dēliem šo vārdu. Laints. Es apsolīju Pēterim Dambergam, jo mūs vienoja vēl vēstuļu draudzība daudzus gadus, bet, diemžēl, man Dievs atsūtīja 2 meitas. Un tā es viņu vienmēr atceros šo vīru.